Labvakar, dāmas un kungi! Labvakar, cienījamie abiturienti, skolotāji, viesi! Esiet sveicināti Rīgas valsts vācu ģimnāzijas 2013. gada žetonu vakarā. Tā ir sena un skaista skolas tradīcija. Dažus mēnešus pirms abiturijas eksāmeniem pulcināt kopā skolas svarīgākās personas, 12. klašu skolēnus. Viņu vecākus un tuviniekus, skolotājus un absolventus, lai apliecinātu cits citam uzticību, pateicību un gatavību kļūt par skolas vārda tālāknesējiem pasaulē. Pēc vēl kādas jaukas tradīcijas vakaru sāksim ar pašu abiturientu priekšnesumiem, viņu redzējumiem par sevi un šo laiku. Un tā vārds 12. A klases audzinātājai Rudītei Timermanai. Labvakar! Paldies visiem klātesošajiem, kas ir ieradušies šajā februāra novakarē Rīgas valsts vācu ģimnāzijā. Vēl tikai mirklis un 12. A klase saņems sudraba nozīmīgu žetonu, tādējādi ierakstot savu vārdu Rīgas valsts vācu ģimnāzijas vēstures lapusēs. Es šovakar gribētu vērsties pie jums, vecāki, un teikt ar Zentas Mauriņas vārdiem. Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem. 12. A klase, kāda tā ir? Tā visnotaļ ir klase ar savu īpašo skatījumu uz dzīvi, neatkārtojamu šarmu, izdomu, patstāvīgumu, radošu pieeju lietām. Vēlreiz, mīļš paldies par jūsu talantīgajiem, apdāvinātajiem un sirsnīgajiem bērniem. Un tā valdām Ainiņas iz 12. A klases. Labvakar, brīvie skolotāji, vecāki un, protams, arī mūsu skolas biedri. Es nerunāšu gari. Es tikai vēlos jums pateikt, ka mums būs neliels ziņu raidījums. Un es ļoti gribētu, lai ziņas, ko jūs dzirdat, varbūt netiktu uztvērtas pilnā nopietnībā, bet gan ar pozitīvām emocijām. Ja saprotat jokus, smējieties, ja nesaprotat, arī smējieties, jo šovakar jābūt visam uz pozitīvas nots. Labvakar, mēs esam mīļi sveicināti šajā. Es vēlos sākt ar pazinājumu, ka kopš šīs dienas skolas kafejnīcā ir iespējams iegādāties darba dažādākās alkohola stilizējumus. Protams, 18 gadu vecs. Bet mēs zinām, ka mums 12 klasniekiem lielākoties ir 18 gadu. Un, kā jūs redzat, tas ir padarījis skolas atmosfēru gaišāku. Ir redzams daudz vairāk smaidīgākas steigas. Un arī skolotāji leģi. Es dodu vārdu Martai. Labvakar! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Turpināsim ar svarīgākām ziņām. Kopš tika pieņemts lēmums, ka skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, ir tiesīgi paši sev attaisnot kavētās stundas. Skolas apmeklējums ir nedaudz izmainījies. Un izmaiņas jūs varat redzēt lūk šajā grafikā. Tā lūk līkni uz leju, tad, kad mums palika 18 un sākām rakstīt zīmes paši. Un, protams, skolotāji un vecāki izsaka lielu neapmierinātību ar radušo situāciju. Tomēr vēlns nav tik melns, kā viņi māla. Mūsuprāt, situācija nav nemaz tik kritiska.
Jā, redziet, jūs pagriežat grafiku šādi. Varbūt pieliecam galvu un aizmiedzam vienu aci un, tad uzturām visu ar labām domām, pozitīvu skatījumu. Un situācija nav nemaz tik traģiska. Tad, kad šo tematu jau esam izanalizējuši, varam virzīties tālāk. Mūsu rīcībā ir nonācis apliecinājumi iesūtīts video, kurā varam novērot vēl neidentificētas būtnes uz skolas jumta. Lūdzu, video. Nu tā, šodien ārā ļoti jauka diena. Iesim laikam pastaigāties. Un šo to arī noķersim uz kadra. Varbūt trāpīsies, kas interesants, kas to vēl un. Tā, nu, Loreka kaut kāda meitenīt nāk. Pasveicinā meitenīt. Meiteni mūs nesveicina. Tā ārā sniegs, nekas interesants. Reku Edgars, viņš mūs sasveicinās. Sveiks, Edgar! Nu, kā tev iet šodien? Ķip slēptā kamera? Nu, jā, ļoti slēpta, manuprāt, bet nu jā. Ok. Nu, kā es labi? Nē, ko tu pa skolu? Es tā, zināju, tikko stundas beidzās, es domāju, bišķiņ iznākt ārā pafilmēt, pirms parāds vai kārtot. Un tu ko? Skaidrs. Kas vičā? Pasties! Ak, Dievs, kas tas? Nopietni! Kas tu zini? Kā uz turiem vispār tik? Tas ir kaut kāds dzīvnieks? Kas tur notiek? Pagaidi. Velns viņus nerāda. Filmē. Es čalies filmēju. Tie dejo? Es nezinu. Es to nevaru saprast. Atcies taču tās baumas. Jā, tā kliek kaut kāds baumas par skolas jumtiem. Jā. Tās ārdās. Edgar, tu to redzi? Čal, tu to redzi? Sā to grūti. Man šito tak jāsūt uz degpunktu. Kā jūs jau redzējāt, patiešām nav saprotams, kas tās bija par būtēm. Un tāpēc, ka tas var skart mūsu drošību, esam pieaicinājuši izmeklēšanā valsts policijas darbiniekus un īpaši atlasītu zinātnieku grupu. Mēs turpināsim sekot šīs stāsta attīstībai, tādēļ skatieties mums arī turpmāk. Tomēr tas nav vienīgais neizskaidrojamais notikums mūsu skolā. Ir aizdomas, ka skolā ir kāda būtne, kas īpaši ietekmē 12. klašu skolēnus. Un, lai noskaidrotu, kas tad tā ir par būtni un kas tieši notiek, aicinām studijā izmeklētājus Agitu un Lauru. Labvakar! Paldies, Marta, paldies, Kristiāna. Kā jau mūsu kolēģi vēstīja, pēdējā laikā pie mums policijas ir ienākušas ziņas, ka šajā skolā notiek kaut kas mistisks. Dīvainas skaņas, sēnas un trokšņi, kas biedē šīs te Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas skolēnus. Jā, un šo pašamo negatīvu rezultātā ir arī video, kas ir šīs skolas vecāko klašu skolā, kur ar mums ir arī šeit aizpilsēs, un mēs aicināsim jums pastāstīt par savu gadījumu. Pirmo atstēdzieniet, lai viņi aizstāv justīgi. Ko tu mums var pastāstīt? Godīgi, es vispār nezinu, ar ko lai sāk. Kādu dienu bija atpējusies ietā skolā? Bija laikam būs 7. Es devos ārā no telpas un iemirgojās spulcīt. Varbūt kāds arī spulcīts varētu mūsu skolā kādreiz nomainīt. Tad es devos tālāk. Viss bija satumsis un gaidiem galā es ieraudzīju ēnu. Pirmā doma, protams, bija kaut kas nebūtu skolotājs Tomas. Bet es galvenais neapsētīju viņš. Un tas palika ap sirdi. Mazliet vieglāk, bet tomēr augas viegli. Turpināju vecēt tamot pieri. Es pāršķā daudz nedomāju, bet tad es padomāju, ka varbūt arī kādreiz varētu mūsu skolā kurināt attiecīgi laika apstāties. Šis mans notikums ir. Es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā, un kad ar mani notiek kaut kas dīvains, un es nesaprotu, kas tas ir. Bet es ceru, ka tas nekaitēs un es pārstu. Paldies, Jūs vēl? Tad paldies, Jūs. Mēs aicinām studijā mūsu otru atsliecinieci Zanu. Tātad, Zana, ko tu vari
protams, nesapratu, ko es dzirdu, bet par cik skaņas ātri beigās, es nolēmu to visu ignorēt un vienkārši doties mājās. Pats interesantākais ir tas, ka pēc šī vakara pilnīgi visas manas atzīmes bija padzinātas uz pusi. Uz pusi. Mēs piedāvās priekšlikām. Paldies par taviem novērojumiem un kā veidu noliecamies, mēs aizstam studijā Māru. Mums ir zināms, ka Māra šajā veidībā cietusi vissmagāk. Labāk. Es esmu Māras psihologs un jā, tiešām bija audzēknis, kuru šie mistiskie notikumi ietekmējuši visi vairāk. Tāpēc es jūs lūgtu iejūtīgāk jautājumus, Māra. Māra, atklāsti, kas notika? Es nezinu, viņš nāca man pret, viņš man nāca virsū. Viņš vienkārši kā savā asiņētajā rokā un kājām bija vienkārši sarkans, bet viss caur melnā. Es nevaru, man bija vienkārši tāds paniks un bailes. Man vispār nav nevienas atzīmes, vispār neviena cipara. Tikai NV. Visos priekšmetos. Pasakiet, ko man darīt? Es eju uz konsultāciju, labotu savu NV. Nē, ko es izdarīju? Satnāk mājās, kad es nekasē NV uz NV. Viss. Visos 3 gadījumos mums vēl katastrofāli savinājās Es nesaprotu, man ir tāds sajūta, kad seko. Man pat ir tāds sajūta, kad viņš ir šeit. Paldies Agitai un Laurai par kārtējo satriecošo izmeklēšanu. Beidzot, atkal varam justies skolā droši. Turpināsim ar kultūras un izklaides jautājumiem. 12. A klasē ir izveidojies vīnu ansamblis Aizmuguras ielas puiši. Un tieši šodien viņi būs mūsu studijā un uzstāsies pirmo reizi plašākai publikai ar savu oriģinālu dziesmu, tāpēc sagaidām viņus ar aplausiem. I want it.
nākotni. Beidzot mums būs kāds, kas spēs pārvarēt Eirovīzijas pusfinālu. Vēlamies visiem panākumus. Un kā vienmēr, noslēgsim mūsu ziņas ar kādu informatīvu video. Video materiālā jūs redzēsiet divus galvenos ieteikumus, kur jāņem vērā, lai veiksmīgi pārvarētu vidusskolas posmu. Kristiāna, franču valodā mājasdarbu izpildīt? Vilkauši! Kā? Tu nezināji? Tu neizpildīji mājasdarbu skolotājs dzimšanas dienā? Dzimšanas dienā! Šodien! Ir tikai viena lieta, ko šo darīju. Daudz vainas mums dzimšanas dienā. Paldies, jūs kā vakar pārsteigt.
un kungi, ieklausīsimies 12. B klases audzinātājas Vitas Upmalas teiktajā par savu klasi. Sveicināti šī vēsturiskā mirkļa atsliecinieki. Šodien man ir tas gods pieteikt 12. B klasi. Dzimušas 1994. gadā. Jā, lai neapvainojas tie, kas gadu agrāk vai vēlāk. Lielu daļu no jums mēs esam izauklējuši šeit jau no pamatskolas. Daļa, neliels pulciņš ir pievienojušies mums vēlāk. Bet nu tā mūsu ceļi ir savijušies šo 3 gadu laikā, ka mums ir bijis tas gods ierakstīt kādas rindas lielajā vēstures grāmatā kopīgi. Jūs jau zināt, ka šajā laikā mums ir gājis dažādi. Mēs esam bijuši bieži viesi augstās instancēs, bet tajā pašā laikā daļa no mums ir bijuši labi pētnieki, sabiedriski darbinieki un pāri visam laikam brīvmākslinieki. Tad, kad es domāju par jums, es saprotu, ka es droši vien daudz ko nezinu. Bet es tā domāju, cik daudz vispār mēs viens par otru zinām. Bet tad, kad es atceros šos 3 gadus kopā izvadītos, kas gan vēl nav beigušies, tad man jāsaka, kā visvairāk mani spēju sapruņot jūsu spēja šķietami nopietnām situācijām atrast komisku izdeju vai risinājumu. Daļa no tā jūs redzēsiet šodien viesi. Daļa, lai mums paliek mazliet noslēpumā, nākamām reizēm. Un vēl, ja man jūs jāraksturo jūsu tādas lielākās kvalitātes, tad es gribētu teikt, ka jūs esat pāri visam draugi. Sinča, Fāzijas, Kika, mazais Edvardiņš, Raimis un vēl tāds vesels saraksts pie manis reiz nonāca. Un es domāju, cik labi, kaut jūs saglabātu šo te spēju izturēties vienam pret otru tik mīļi, arī vēl pēc 40 gadiem, kad satiksieties šeit. Es zinu, ka šodien jūsu stāsts ir par būtisko. Kas tas ir? To mēs tūlīt redzēsim. Es gribu novēlēt veiksmi, ne tikai šovakar, bet arī turpmāk, lai veicas jums un lai veicas mums visiem. Paldies! Māte, māmu līdē, kam tu laimi pasaulē, kam tu mani mūžu vīru, Dieva laimi pasaulē. Jo visiem interesē nezināmais un neizprotamais.
Jūsu RVBD radiobalss Rudolfs. Skola ir pilna mistisku un neizskaidrojumu lietu. Lūk, dažas no tām. Skolā bieži tiek redzēti divi vīrieši, un rokās ir vienmēr vai āmus vai orgušība. Ja nekad nav redzēti, par ko labojam. Otrā, skolā pušu tolē vienmēr ir viena kabīne, kas mūždien ir aizslēgta. Vai tur kāds guļ, mācās, vai vispār kāds ir, to mēs nezinām. Un ir ieklīdīšu baumas, ka tas pats novērots arī meitīgi tolēs. Un trešā lieta. Klīst baumas par mistisku briesmoni, kas pārtiek no ziepēm un saulētēm, kas atrodamas tolēs, jo lai cik bieži skola mums ir tā nodrošināta, to nekad nav. Šausmi uzdevums priekšlikumā ir mēģināt novienēt skatītāju, radīt satraukumu un šausmu sajūtas, veidot saspringtu atmosfēru un nokoši nākamo šausmu gaitas, tā saukto saspēles efektu. Šausmu pamatā ir asinis, nāve, pārmisks ļaunums. Lai nu kā, viens ir skaidrs, kādam būs jābūt. Ralfs Eglītis. Viņa hobija ir skateboards un snowboards. Nākotnē būs biznesmenis. Lases biedri par viņu saka.
Krūtākais placens klasē, Zaķīts, kurš neapzinās savu spēku, Jāstrais, vecētnieks, jautrības kalngaliņš, viņam vienmēr ir ko pastāstīt. Bieži dzirdams, kā runā par lietām, kas notikušas vecākos. Laikam tur arī dzīvo, ļoti sirsnīgs, kaut arī mīl pazogoties par jebkuru no klases. Ronalds Jauga. Uz jautājumu, kāda ir tava hobija, atbild, man patīk domāt par šo un to, dažreiz arī šo un to padarīt. Ronalda dzīves moto ir dzīvot tā, ka pilnīgi pēc tam vairs negribēsies. Nākotnes profesija ir Batmans, noteikti Batmans. Ja ne Batmans, tad vismaz tulks. Spēja izdomāt 250 vārdu garu domrakstu, dzerot pienu skolas ēdnīcā. Klases biedri par viņu saka tā: dziļas domas, dabisks rezultāts, spēcīgs enerģijas un iekasmes lādiņš. Adīna Kinzula. Adīnai ikdienā patīk skatīties dažādas seriālus. Meitene, kur atzīst, ka matemātika ir tīrais sniegs, viņa klasē tāda vienīgā. Spēja pasmaidīt jebkurā brīdī, nākotnē vēl saistīta ar farmāciju. Adīna ir ļoti draudzīga, izpalīdzīga un labsirdīga. Līva Drēviņa. Viņas hobija ir jāšana, peldēšana, grāmatu lasīšana, kas ļauj ikdienā izrauties no savas pasaules un nokļūt citā. Bet galvenokārt Līva mīl dziedāt, jebkad, jebkur, jebko. Klases un skolas dziedošā Līva, skaistākā balss. Lēnē un stundās izdušas interesants skaņas. Nākotnē vēlās būt viesnības tīkla un rančo īpašniece. Ir ļoti mīļa pret savējiem, gatava aizstāvēt vienu, par ko kāds cits nepatiesi pazobojas. Pozitīvs cilvēks no galvas līdz kājām. Gatis Brīķis. Jau no seniem laikiem nodarbojos ar florbolu. Par jautrāku notikumu skolā uzskata dienu, kad kopā ar Rudolfu skolotāju dzimšanas dienā uzdāvināja pienu. Viņa dzīves motos skan: nevarēs tad, kad būs miris, tāpēc tikai uz priekšu. Nākotnes sapņu profesija nedarīt neko un par to saņemt naudu. Klases biedri saka, ka viņš ir mežonieks dejotājs ar neizprotamu vācu valodas izrunu, sportists un ļoti pozitīvs, smaidīgs puisis. Raimons Vainas. Atpūšoties, viņam patīk dzert karstu kafiju vai tēju pie TV. Pēc tam ar laicīgi paskatīt tevi atklāt. Pasbiedri, ka viņi saka: jauks, izpalīdzīgi, un jauks puisis, piemītot intelektuālais kaut kas. Raimondam bieži sanāk tikšanas un domstarpības ar skolotāju. Kaut gan viņš nemaz nav bijis vainīgs. Raimonds ir tāds kā magnetiskais laivoks klases klātiem. Ekaterina Isāja. Viņai patīk citus pakaitināt, taču vienmēr ir parunāties un viņus apzināt savējos. Saka visu, kā ir, un rēt, kad paceļš tos, kuri viņai traucē mācīties. Meitene ar raksturību. Ikdienā pavada jautru laiku ar draugiem, nākotnē vēl saistīta ar medicīnu. Roberts Rūks. Viņa hobijs ir zīmēšana. Uzskata, tas ir labākais veids, kā atsākt un realizēt savu fantāziju. Vēl par savu hobiju uzskata sniegdēļošanu un regbiju, jo tā ir labā adrenalīna dēba. Smieklīgi atgadījumi skolā nav bijuši, jo esot outsideris. Populārākais Roberta izteiciens ir cerība, murti mierinātājums. Klases biedri apgalvo, ka viņam ir zīmētāja talants. Daži uzskata, ka gandrīz visas klases vizuālās mākslas talants ir tieši viņam. Kad runā par nākotni, Robčiks jau sen ir notēmējis ļoti augstu un grasās savus mērķus arī sasniegt. Sintija Cerīga. Mīls tirgus, nākotnē vēl saistīta ar ekonomiku. Klases biedri apgalvo, ka Sintija ir superīga un smaidīga meitene.
bet, ka garastāvoklis nav uz jautro pusi, tad arī vēl no viņas var sagaidīt, jo visvairāk dusmojas par saviem klases biedriņiem stundās, kad valda pilnīgs haoss. Agrāk esot citus Jāni, bet tagad dažreiz arī spīd. Rūta Klišana. Dzimusi Vācijā, nodarbojas ar vieglatlētiku un bieži apmeklē sporta zāli. Glāznotas palīdzot relaksēties un paust savas emocijas. Māk ieinvestēt cilvēkus savā sakāmajā, prot izteikties ar īpašu teksmu. Staigājot atspērīgi, brīžos, kad steidzas. Klasibiedri saka, ka viņi ir sportiskākā meitene klasē. Ļoti smieklīgs cilvēks, kurš spēj uzlabot garstāvokli līdz ārprātā. Vienmēr var visu ir savs viedoklis, kavējos un ar aizskāvēs ar dobiem un ar Andris Jegorovs. Viņa hobijs ir nodarbošanās ar dažādiem sporta veidiem. Sevi dēvē par džedveju. Nākotnes profesija dzīves baudītājs. Vienmēr mācēs kompānijā uzturēt jautību. Mazs skolas apmeklējums, bet doties ārpus spēju visu saraut. Patīk asi kritizēt to, kas viņam nepatīk, un priecāties par to, kas viņam pat nepatīk. Patīk. Rudolfs Konrāds Kaļķis, skolas stādījotals. Māk ļoti labi prezentēt tādu. Rudolfa hobijs ir spēlēt amerikāņu futbolu. Ļoti skaļi čukst. Atpūsties nepatīk. Patīk strādāt. Sevi dēvē par rock'n'rollu. Klases biedri zina. Visiem Rudolfs asociējās ar garajiem matiem, kas viņam bija. Spēja atrast pozitīvo pat kontroli ar laiku, kur nosagatavojies. Vienmēr smaidz ir daudz. Bruno Brīdeša. Stundās ņauj prāto par lietām, kuras cilvēki nekad neprāto. Ikdienā spēlē ģitāru, piedalās operas izrādēs. Uz Bruno vienmēr var paļauties. Var uzticēt gan pienākumus, gan uzmanībumus. Ļoti īpaši uzmanību vēl saviem matiem. Ir ļoti simpātisks, sirsnīgs un draudzīgs cilvēks. Anna Niedula interesēs par kultūru, daudz lasa, pēdējā laikā aizraujas ar pasaules klasiķu darbiem un literatūru par kultūras vēsturi. Klases māma, bez kuras nekādīgi nekas neorganizētos uz priekšu. Vienmēr visu savāks kopā un nostāda ierindā. Vienīgais cilvēks, kur klausa visu klasi, skolas prezidents Jankundze, organizē skolēnu pašpārvaldes darbību. Skolas pasākums vienmēr ir kustībā, spēja radīt labu komandu, aizvarēt citus, pievērsties un koncentrēt, uzmanību uz visu reizē. Smaidīgi, sirsnīgi, gudra un apņēmības pilns un enerģiski pilna meitene. Ar apjomīgu, kreatīvo un māksliniecisko pusi. Kalvis Dāvids Ruckis. Kalvija hobija ir dziedāšana, klavieru spēlēšana, volejbols un peldēšana. Par spilgtāko atgadījumu skolā uzskata Ziemassvētku balli, kad draudzene kļuva par balles karalu un karalieni. Dzīves moto skan: trakam būt ir skaisti, bet to zina tikai paši trakie. Klases biedri viņu sauc par pozitīvāko cilvēku uz pasaules un apgalvo, ka viņš bieži mēģina kādu nokaitināt. Superīgs cilvēks no vārdas līdz kājām. Jānis Gaļānskis. Pazīrs, zaļš, mīļš un pūkains. Jāņa hobija dejošana un volejbols, jo viņam patīk dejot un volejbolot. Nākotnē vēlēs būt fizioterapeits. Pazīst mīļ zaļo krāsu un kaķus, vēl vairāk, ka tie ir zaļi. Izcils sportists, bieži iedomājas, ka var tāpat vien paslimot. Jautrs, sirsnīgs un patīkams cilvēks, kā arī labs sarunbiedrs. Kristīna Kristiāna. Kika Kikimonis. Patīk iepirkties. Brīvajā laikā skatās aizraujošas seriālus un filmas. Labi padodas ķīmiju un matemātiku. Ļoti smaidīgs cilvēks, mīļi, sirsnīgi, vienmēr palīdzēs, atbalstīs. Nekad nerunā lieku, vienmēr padomā pirms ko saka.
Viņas viedoklis un vērtējums vienmēr ir ļoti noderīgs. Gints Bērziņš. Guļošākais cilvēks stundās. Ginta hobija ir florbols, snowboards un riteņbraukšana. Kopā ar Gati ir skolas florbolu komandā. Nākotne vēlas saistīt ar būvniecību, jautrus, dzīvesbiedrīgi un visu uztver ar vieglu un pozitīvu. Edvards Dubrovskis. Par sevi saka, māku skaits zīmē, nodarbojas ar peldēšanu, jo tas ir plaši. Nākotnē vēlas saistīt ar meteoroloģiju. Pēc skolas iet uz peldēšanu un mīlpēc tagad uz Pīliciem ielām kopā ar draugiem. Klases biedra blokā viņam ir izveidojusies jauka iesēde. Mazais Edvards. Iespējams, ka vienīgais pirmabērns, kurš skolu nekavē nekad. Daudz klusē, līdz ar to maz runā, bet klusēšana ir zelta, vai ne? Armands Līdeks. Viņa hobija – futbola spēlēšana, skriešana, vēsture. Nu jā, tāda mēs esam. Vai būtu iedomāta cilvēka dzīve, piedzīvojumi, stāsti, bez pārpratumiem un izsētiem? Varbūt kādam, bet ne mums. Es biju kādu siltu māju pēcpusdienu. Uz skolu izdomāju ierasties svārciņos un smukās kurpītēs. Gāju pa skolu, gāju, vakulu un kurpītes aplīs. Mājās dabūju iegūt sporta bokās. Es Bruno. Es Rudolfs. Kādā jaukā pavasara pēcpusdienā abi divi iekāpām vienā un tajā pašā dzīvnieka izkārnījumā. Ar abām kājām. Klases beigas. Dienu pirms skolas pašpārvaldes vēlēšanām es iesprūdu skolas mēģināju doltē, bet nevis kabīnē, bet lielās durvis bija aizsaktušās. Beigās nāca saimnieks ir fleksi, zāģēja vaļā, un, kad es gāju ārā, aiz durvīm bija vesels staļāgītāja pulks, kas man aplaudēja. Īsti nezinu, vai par izglābšanos vai izgāšanos. Lai gūtu patiesu emocionālu baudījumu, priekšnesumā ir jābūt arī trīkpatai citreiz kaudzai mīlestības. Mīlestība ir dziļas uz cilvēku iekšējo pasauli, vērstas un noturīgas jūtas. Tā ir pilnīga un bezmocīga cita pieņemšana. Mīlestība pavada putnu lidojumus un asas sāpes. Mīlestība ir iedalīta 4 veidos. Pirmais no tiem ir agapē, dievišķā mīlestība, mīlestība pret tuvāko un pakļaušanās. Veids ir eros, fiziskā tieksme, romantiskā mīlestība, stihiska, kaislīga, romantiska mīlestība. Mīlestības veids ir fīlija. Mīlestība kā draudzība. Viena cilvēka patika pret otru.
Ceturtais ir storga. Ģimeniska, tradīciska mīlestība, pieķeršanās. Lai gūtu panākums mācībās, tām jāpievērš ar mīlestību. Mācībās jāiegūst visas savas sirds. To mēs arī darām. Vienmēr, diemžēl, visam pienāk beigas. Katram stāstam, piedzīvotam un tiešasumam ir jābūt savam emocionālajam noslēgumam. Visa atrisinājumam. Šī, mana dārgā, ir atvadu vēstule. Tas, ko es esmu ļoti dziļi vēlējies teikt, bet nekad nav pieticis drosmes. Es jūtos tā savādi nostalģiski. Atceries to labo, to skaisto, kas ar mums kopā notika. Atceries, kā mēs tikāmies. Tas bija rudens, saulaina diena. Es biju uztraucies, bet tu man uzņēmi kā mājās. Es biju priecīgs, ka tevi satiku. Tu biji tik gaiša, tik atvērta. Es zvērēju tev uzticību. Mēs kopā pavadījām burvīgus mēnešus. Tu man devi cilvēku, kas vienmēr cīnījās par mani. Tu savedi mani kopā ar brīnišķīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Ko te mēs kopā nedarījām? Tu iemācīji man dejot. Kā skriet visātrāk, kā lēkt visaugstāk, kā dziedāt viskaistāk un mīlēt visvēlāk. Bet kas mainījās? Katru gadu mēs tikāmies, un tad atkal šķīrāmies. Es gribēju bēgt no tevis, bet nekad es to nespētu. Katru rudeni mēs tikāmies. Es nācu pie tevis ar ziedienu. Tu man uzņēmi, atkal smaidīji, atkal saulēni. Bet nureiz pietiek! Es to vairs nevaru izturēt. Tu no manis prasi par daudz. Tu gribi, lai es ar tev pavadu katru dienu. Es jūtos ieslodzīts, kā putns, kas nespēja pacelties spārnos, kā zivs, kurai neļauj peldēt. Kā bērns, kas nedrīkst smieties. Es negribu raudāt, bet es to vairs nespēju. Tu vairs neesi gaiša, bet gan tumša. Tu man šķieti par mazu. Man vajag ko vairāk. Man vajag pasauli. Man vajag mīlēt un ciest. Es nevaru vienmēr slēpties aiz tevis. Es gribu augt. Vai tu to nesaproti? Es vienmēr būšu tev pateicīga. Tā nav tava vaina. Tu biji lieliski. Bet es nevaru mūžīgi kavēties šeit. Es negribu atvadīties, bet šīs atvadas nenozīmē beigas. Tas ir tikai sākums. Sākums jaunai, skaistai dzīvei.
palīdzi citiem, kā tu palīdzēji man. Es ceru, ka tu sagaidīsi mani. Es atgriezīšos. Tu, man skola, tā, ko es nekad neaizmirsīšu. Tā, ko es nekad neaizmirsīšu. Lūdzam pieceļoties, godināt Rīgas valsts vācu ģimnāzijas karogu. Paldies! Skolas žetons, uzticības un atzinības zīme, piederības apliecinājums, atgādinājums būt Rīgas valsts vācu ģimnāzijas patriotam. Pirmo reizi skolas žetons pasniegts jau 1924. gadā. Skolas muzejā varam aplūkot gan vecākiem saglabājušos žetonu, kuram šogad jau 89 gadi, gan daudzus tā vēlākus līdzinieks. Šovakar zālē noteikti ir cilvēki, kuriem tiek grūtīgi rotājas mūsu skolas dažādu gadu izlaidums sudraba žetonu. Viņu uzticības un mīlestības zīme 2. valsts ģimnāzijai, Rīgas 5. vidusskolai, Āgenskalna ģimnāzijai vai nu jau Rīgas valsts vācu ģimnāzijai. Bet mūsu vidū ir arī īpašas personības, kuru devums skolas labā novērtāts ar zelta žetonu, augstākās atzinības zīmi. Pēc skolas tradīcijas tieši viņi būs tie, kuri šī vakara galvniekus piepulcinās īpašajai ģimnāzijas brālībai. Un tā, dāmas un kungi, 12. sākam žetonu pasniegšanas svinīgo ceremoniju. Lūdzam, pirmo RVVģ zelta žetonu kavalieri absolventu ar 72 gadu stāžu Jāni Vasarieti uzsāk žetonu pasniegšanu. Es tā sagatavoju runu no diviem tādiem etapiem, un pirmais būtu tāds samērā nopietnis, ka sapulcējās 4 vīriņi un sāk spriest, kas šajā dzīvē svarīgākais. Un pirmais teica, ka svarīgākais brālīši ir veselība, ja tu esi vesels un tā tālāk un tā tālāk. Tas otrs teica, nē, svarīgāks par veselību ir naudā, jo, ja tev ir naudā, tad tu vari savu veselību atgūt, iegūt, uzturēt un tā tālāk. Un tas trešais teica, protams, tas ir muļķības, ka svarīgākais ir slava. Padomā, pēc 100 gadiem un vēl ilgāk, Lāru visu tur piemin un atcerās, tas ir vairāk nekā nauda un veselība. Bet tas ceturtais teica, nebrālīši, svarīgākais ir veiksme. Un pamatoja to ar Titanika bojātību, jo uz Titanika bija gan ļoti veselīgi, gan superīgi miljonāri, gan slaveni cilvēki, bet izglābās tikai tie, kuriem bija veiksme. Kāda ir morāla? No morāla, protams, tā, ko jūs domājat. Morāla ir pavisam cita. Un pamatā morāla būt ar to, ka ar veiksmi nevar rēķināties, nevar paļauties, nevar ticēt, nevar cerēt, nevar veiksmi kādā gadījumā spekulēt. Bet kā par brīnumu ir cilvēki, kuri tic veiksmēm pat tad, kad tā cerība uz veiksmi ir 0,0 un tā tālāk, kurā pakāpē. Un proti, te būs gadījums izdzīves. Un to izpilda Jānis Vasarietis bija iedams
pie brīvības pieminiekļa dežurējušiem 2 policistiem un stāstam. Es eju cauri tēvam, kam uz sola sēž viens vīrietis, kuram rokās ir kraujas granātam. Viņš mētāšā piet kraujas granātu no vienas rokas uz otru, vēl paviegļien aiz riņķīša un gandrīz domāt zemē. Abiem policistiem cepurs paceļas uz augšu, tas nozīmē, ka man paceļas uz augšu un cepurs līdz ar to. Un viņi saka, lai tiešām kraujas granātu. Es saku, man ir 90 gadu, es esmu 2 gadus spēlējis kareņu, es jau tam pazīstu, kur ir kraujas granātu, kur nav. Nu tad kur un kā un tu viņi skries skatīties, bet es saku, bet paklausieties līdz galā. Es te pieskrienu pie tā vīrieša, es domāju, viņš ir narkomāns vai piecēries vai galīgi kaut kas samīdzīgs. Pieskrienu klāt pie viņam un saku, Dūlais, ko tu dari? Tā granāta, kuru katru mirkli var sprākt. Viņš tā pasmaida un saka, tas nav tik ļoti svarīgi, jo man kabatā vēl ir otri. Policists netic, ka pēc pirmās granātas sprākšanas vēl tas vīriņš varētu paspēlēt arī ar otru. Nu, lūk, to es jums gribēju pateikt savā ievada runā. Kas man tagad ir jādara? Žetonus saņem Elvis Baranovskis. Alete Paisa. Zana Grainska. Toms Ritums. Žetonus saņem Kaspars Salda. Laura Slavinska. Paldies jums! Tālāk stafeti pārņems absolvents ar 55 gadu stāžu Aivars Enziņš.
nācija, un mēs palikām tikai 3 inši. Ātrāk uztaisīja to 11 klasi. Man mācīja beigās ar 2 kolēģiem. Es skatos, ka šodien, 55 gadus vēlāk, situācija ir visam savā. Man priecē, ka ir gan skaisti meitenes, gan skaisti tausi puiši. Un es gribētu jums novēlēt, lai tas, ko jūs parādījāt šeit uz skatuves, savu saviedrību, savu gribu, savu varēšanu, lai jūs to liecinātu ne tikai vidusskolas izlaidumu eksāmenos, bet lai jūs apliecinātu savu varēšanu visā turpmākā dzīve. Un lai jūs tik tiešām nestu tālāk tagad jau Rīgas, Vācu, Angļu. Gimnazijas vārdu. Vēlu jums visiem labus panākumus. Un es jums pats sāku lasīt, ir latviešu valodā izpulkotie grāmata, kur ir sarakstījis savulaik Singapūras premjerministrs, kurš nosaukums ir no 3. pasaules valsts uz 1. valsti. Un šo tādu ļoti zīmīgu domu pašā sākumā, es tālāk vēl neesmu paspējis tikt, bet doma ir tāds, ka jāgrib būt nevis līdzīgam, bet jāgrib būt labākam par visiem, tātad stādēt arī sev augstus mērķus. Un ja būs šie mērķi, būs šī griba, tad jūs arī visu sasniegsiet. Lai jums rodas. Edvards Dubrovskis. Paldies Enciņa kungam, tālāk stafeti pārņem Andrejs Delsis. Mūsējies jau 41 gadu. Žetonu saņem Ralfs Eglītis. Paldies Ģelža kungam. Un tagad aicinām absolventi ar 35 gadu stāžu Sandu Sīlu stāties pie svinīgā pienākuma pildīšanas. Cienījamās abiturientes, godātie abiturienti, Timermans kundze, Šmals kundze, cienījamie viesi. Rudolf Blaumaņprāt dzīvot ir attīstīt savas iedzimtās dabas dāvans līdz augstākajai pilnveidei, bet tam tās pareizi likt lietā. Tas ir tas, ko es jums patiesi no sirds arī novēlu, un ar tā novēlējumu pirmo daļu man šķiet, ka viss ir kārtībā. Tāpēc es jūtos arī pilnīgi tiesīga piepulcēt mūsu absolventu saimei nākamos absolventus lūdzu. Žetonu saņem Rūta Klišāna. Labvakar, vecāki, skolotāji un skolas viesi. Mēs priecājamies redzēt jūs šovakar šeit, mūsu skolas viesmīlīgajās telpās, kā arī skolotāji noteikti priecājās redzēt mūsu tik kuplā skaitā.
Visi kopā, gan skolotāji, gan mēs paši, jūtam patiesu gandarījumu, ka mūsu skolas gaitas ir iegājuši finištaisnē. 12 mācību gadi to darbus aiz muguras, taču vieni paši mēs to noteikti nespētu. Tāpēc sakām lielu paldies mūsu vecākiem, kuri nenogurdami ir sekojuši līdzi visām mūsu gaitām un motivējuši mūs mācīties. Tāpat laikā ļāvuši mums kļūt patstāvīgiem un atbildīgiem. Paldies skolotājiem par neizsmējamo pateicību un ticību mūsu spēkiem. Pateicoties jūsu svarīgajām zināšanām, dzīves ceļi, ko iesim, mums šobrīd būs daudz drošāki. Vēlot jauku vakaru jums un mums, sakām lielu paldies vēlreiz par ierašanos. Ceremonijas galvenā daļa gandrīz ir galā. Lai šovakar piedzīvotais mūs visus iedvesmo jauniem sasniegumiem un nes veiksmi eksāmenos. Vēl tikai viens būtisks akcents. Jauno žetonu īpašnieku kopīgs foto skolas un personīgiem arhīviem. Tāpēc lūdzam 12. A klasi ieņemt vietas uz podestiem un skolotājus viņiem piepulcēties.